Nu kā īsts latviešu vecs, viņš taču neies pie ārsta. Ja viņš vēl var paiet un pelpot, pirms kā viņam pie ārsta. Nu, tas, man liekas, tieši šis būtu jāmaina. Man liekas, ja būtu tāda obligātā pārbauda reizi gadā, kur tev pārbauda paprasa, ja kaut kas sāp, nosūta vairāk, papētam, paskatāmies, ja būtu tāda preventīvā medicīna, tad arī droši vien jums arī būtu brīvāks. Protams, jo tajā brīdī jau, kad tu esi nonācis slimnīcā, ir skaidrs, ka tur jau ir problēma. Esošā sistēma nav ilgspējīga, jo esošajā sistēmā mēs maksājam par manipulācijām. Tas KPI vienkārši nepareizi. Jā, un manipulācijām nav nekāda sakara ar to, vai pacients tiek izārstēts vai nē. Labi, kādam tad vajadzētu būt tam KPI? Pacienta atgriešana ekonomiskajā dzīvē vai sabiedrībā. Tad mums principā jau divi ierosinājumi. Viens ir vajag pāriet no manipulācijām uz izārstētiem pacientiem, un otrs, kad ļaut ieviest maksas pakalpojumu. Ļaut slimnīcām strādāt. Neiet trešais arī. Labi. Beigt dzert. Štai. Pagaidām, Normund izstāstīs, kas ar to pieminekli ir, kā viņš tur? Pieejam pie lori. Es nekad nezināju, kas tas vispār ir. Šis ir cerības zvaigzne, kur tik būvēta kā puķi, kā zieds ar trīs ziedlapiņām. Bet, kā mēs redzam, tad viena no tām ziedlapiņām ir palikusi ļengana. Un es domāju, ka tas kopējais mērķis būtu tomēr to ziedlapiņu pacelt augšā. Dabūt augšā, okay. Lai stāv. Nu, labi. Tas droši vien arī iemesls, kāpēc no privātā sektora pārgāja uz valsts sektoru. Nu, jā. Droši vien pats tāds lielākais jautājums, ko es tev gribu uzdot, ir, ko es gribu sākt, ir, ka tu pārgāji no privātā sektora uz valsts sektoru. Noteikti privātajā sektorā bija daudz iespēju, bet tu gribēji tomēr lekt kaut kādā tādā nezināmajā. Droši vien gribēja lielu pretestību un izaicinājumus. Varbūt kā līdz tam nonāca vispār? Jā, droši vien tur vairāk atkal tie līmeņi, ko var skatīties arī tagad jau no tāda medicīniskā, kā tas ir. Un viens, protams, ka tie ir personīgi. Personīgi tur ir saistīti, piemēram, man mamma ir profesore, un tā, bet īstenībā varbūt tas, ka es bērnībā gribēju kļūt par ķirurgu. Mēs tieši gribēju prasīt, kur ir atbildi. bet īstenībā nē, bija tā, ka man pašam ir bijis diezgan daudz saskara ar slimnīcu. Man bija tāda ķibele kā plauša embolija, un es nonācu Saulriešos arī, kas ir Austrumu slimnīcas sastāvdaļa tuberkulozes un plaušu slimību centra slimnīcā, kur pirms tam tās prognozes bija tādas, ka varbūt būs, varbūt nebūs, tad pateicoties ārstiem, es šeit sēžu. Kas ir labi. Bet tur bija tā infrastruktūra, tur ir viss tā slimnīca, viņi būvējuši cietumnieki. Un tur patiesībā katrs pakāpiens ir savādāks un ļoti ar kreatīvu vidu, varētu teikt, no vienas puses, ja tā nebūtu slimnīca. Tad otra gadījuma bija tāda, ka, kad es braucu ar riteni, tad skaidrs, ka nonāk pa laikam kaut ko tu nokrīt un salauz un izrauj un tā. Un tad arī tu nonāc, un es atkal nonācu pie tā secinājuma, kad ir kolosāli ārsti, supermāsas, bet tā infrastruktūra ir izveidota tā, lai viņi maksimāli maz varētu izdarīt. Un tas kaut kādā brīdī tu saproti, ka, piemēram, arī šeit Austrumu slimnīcā ir lielākā slimnīca Latvijā, un ir skaidrs, ka mēs visi agrāk vai vēlāk šeit nonāksim. Un tāpēc tas ir arī tādās manās personīgajās interesēs sakārtot un censties maksimāli daudz izdarīt, lai braucot uz šejieni man nebūtu nevienam jāzvana, un lai es justos droši, kad ārsts varēs darīt savu darbu, māsas, un man varēs palīdzēt. Labi, vienā teikumā gandrīz visiem jautājumiem atbildēja, bet labi. Sākam droši vien pēc kārtas. Tad tu saki lielākā, cik tad īsti liela viņa ir?
Viņa ir liela. Nu, teiksim, Cik jūs pacientus varat uzņemt? Mēs pagājušajā gadā slimnīcā kopā mums ir pāri pa 5000 darbiniekiem. Mums ir tās mājas, kur mēs fiziski atrodamies. Tātad ir tas, kur mēs tagad sēžam, tas ir Gaļezars. Tātad šeit ir šī Gaļezara ēka, Latvijas onkoloģijas centrs blakus, kas ir tas. Ja? Tad ir papildus mums ir biķernieki, tad mums ir Latvijas infektoloģijas centrs, tad ir šis plaušu tuberkulozes un slimību centrs. Un mēs kopumā pagājušajā gadā sniedzām palīdzību 62,000 pacientu slimnīcā, kas tika stacionēti, kas ir pa kaut kādiem atkal 2–3% vairāk kā iepriekšējā gadā, kas faktiski par kaut kādiem 200, ciparos runājot 200–300 pacienti mēnesī vairāk kā pēc tam. Tie ir milzīgi cipari. Ja? Un papildus mums ir ambulatori, tie, kas nāk uz konsultācijām, kam mēs sniedzam palīdzību, tie ap 1 miljonu gadā. Tad faktiski mēs varam teikt, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs, tieši vai netieši, katru gadu saskaras ar mūsu slimnīcu. Okay, labi, tas ir labs formulējums, bet tad atgriežamies par to, lai nevienam nav jāzvan pie tām rindām. Kas tad ir tie, kas gaida visvairāk? Cik vispār cilvēki gaida, uz ko gaida un cik ilgi jāgaida? Var sakot, kas tad būtu tie risinājumi, lai tās rindas mazinātu? Jebkurā gadījumā tā rinda sākās ne jau slimnīcā. Tā rinda sākās faktiski mājās, kur tas cilvēks nesaņem palīdzību tur. Un viņš jau nebrauc uz slimnīcu, tāpēc, ka mēs esam izvērsuši ļoti agresīvu reklāmas kampaņu, kad visi atbrauc pie mums kaut ko izdarīt šeit. Tas nav tā, un visticamāk mēs arī nedarīsim. Cilvēki brauc uz šejienu pēc vajadzības, ka viņiem vajag palīdzību. Ir cilvēki, kam var palīdzēt ģimenes ārsti uz konsultāciju, viņi netiek tai konsultācijai klāt, brauc šeit. Tādi ir pacienti, kuriem var palīdzēt reģionālā slimnīca. Viņi, piemēram, viņam neusticās vai viņi negrib uz turieni braukt. Viņi iekāp vilcienā vai autobusā, atbrauc uz Rīgai, izsauc ātro palīdzību, brauc šeit. Labi, pirms mēs turpinām, tu pieminēji reģionālās versus pilsētas slimnīcas. Cik pamatot ir šī neusticēšanās? Jebkur neuzticēšanās subjektīva, bet viņi ir, es domāju, ka ir skaidrs, ka universitātes slimnīcas, tātad kā Austrumu slimnīca un Stradiņas slimnīca, protams, ka šeit ir fantastisks daudzums ar talantīgiem un ārkārtīgi augstu kvalificētiem cilvēkiem, un neapšaubām arī universitātes slimnīcās palīdzību, ko sniedz pacientiem, viņiem ir jābūt augstāk līmeņa kā reģionālās slimnīcās, labākai tehnoloģijai, jo tā ir arī zinātnes un izglītības bāze. Bet tajā pašā laikā ir neapšaubām svarīgi, kad mēs runājam par šo slimnīcu tīklu. Ir tas, ka pasaulē mēs redzam ar vien vairāk pacienti grib palīdzību mājās, vairāk apsvērumu dēļ. Viens ir tas, ka Pasaules veselības organizācijas pēdējos ziņojumos saka, ka 2050. gadā viens no galvenajiem mirstības iemesliem būs intrahospitālās infekcijas. Tātad tā ir infekcija, ko tu esi dabūjis slimnīcā šeit. Nevis ar to, ko tu esi atbraucis šeit, bet viņas dabūjis šeit. Un tad tu no viņas nomirst. Tāpēc, ka tā infekcija ir izveidojusies tajā slimnīcā, viņi ir rezistenti, uz viņu neiedarbojās medikamenti vai antibiotikas vai kas. Un viss. Labi, atgriežoties pie reģionu slimnīcām un jūsu, tad vai pastāv kaut kāda konkurence savā starpā, vai ja tu esi valsts slimnīca, tad kā tas darbojas? Tur ir jārunā, tas atkal mēs skatāmies, jāsāk ir, kas visu bīda piķis, nav. Un skaidrs, ka ir tas esošais finansēšanas modelis Latvijā ir tas, ka mēs nemaksājam par izārstētiem pacientiem, mēs maksājam par veiktām manipulācijām. Tev ir atļauts veikt kaut kādas noteiktas manipulācijas, paņem to pacientu, pamēģini, nesagāja, nekas, tad var aizsūtīt uz universitātes slimnīcu. Mēs sākam visu to pašu, pa jaunu, tikai dārgāk. Ja? Otrs ir tas, ka arī mēs redzam, ka
mēs nevaram atļauties viņus visus ārstēt, tāpēc, ka mums viens pacients vidēji izmaksā 2600 eiro vienu pacientu ārstēšanu. Tā paša pacienta ārstēšana reģionālās slimnīcās ir lētāka. Viņiem ir lētāka infrastruktūra, ir lētāka. Tātad mums ir interesi turien aizsūtīt. Mēs balsts par to mums nemaksā. Mēs tagad pagājušajā gada nogalē mēs uztaisījām tādu pilotu projektu, kur mēs ar Siguldas slimnīcu mēs tad nosūtam uz turieni tos pacientus, kuri jau nav vairāk tik akūti šeit. Mēs nosūtam uz turieni, un viņi turpina ārstēšanos tur. Tas savukārt ir 60 pacienti. Tas atbrīvo šeit gultas, mēs varam ņemt smagākus pacientus. Un kopumā es patiešām ticu, ka ja mēs gribam runāt par tādu veselu veselības aprūpi, tad mums jāskatās holistiski to sistēmu. Tātad mums ir universitātes slimnīcas, jā, tas ir šis veselības zenīts, kas ir ārstniecības, tad ir reģionālās slimnīcas, un tad ir šie aprūpes vietas, kas ir. Un paralēli jārunā par slimnīcu mājās, ko mēs uzsāksim šogad pilotu, par to, ka hroniskiem pacientiem viņus var aprīkot ar gadžetiem, kas ir mājās, kur mēra pulsu. Ļoti daudz jau pulksteņi tagad patiesībā pat var noteikt. Vai gredzeni arī. Vai gredzeni, jā. Vienalga. Un tad tu esi mājās un tiek veikta šī monitorings. Tev telefonā, piemēram, ir aplikācija, un tu uzreiz vari sazvanīt savu ārstu, nokonsultēties, nezinu, tev tur vajag kaut kāds medikaments, kaut ko savādāk. Ko tas dod? Tas dod to, ka no otras puses, tad kas notiktu, ja tu to nevari izdarīt? Tu jūties nedroši, tu sauc ātros, gāz šeit. Ko tas nozīmē? Tas, ka tu samaksā ātrai palīdzībai, tātad nonākot šeit neatliekamajā palīdzībā, tas ir visdārgākā vieta slimnīcā momentāli. Tālāk, tāpēc, ka tomēr tu esi hronisks pacients, ārstniecībai vienmēr ir drošāk tev stacionēt, tātad tu uzreiz nonāc nodaļā, kur atkal, teiksim, ir palielināts iespējas tev dabūt infekciju, un tad tu, piemēram, spiest pavadīt slimnīcā nedēļu šeit. Tas viss maksā milzīgu naudu. Pretējā gadījumā, ja 2-3 minūšu laikā tu vari sazvanīt ārstu, tad tu dabūni savu sirdsmieru, tu saproti, ok, ir kaut kāda krīzīte, bet es iedzeršu tagad šos medikamentus, ja izdarīšu kaut ko tādu, man paliks labāk, man nevajag braukt uz turieni. Un viss šis posms izkrīt. Un tas ir tas, ko mēs gribam šogad pilotēt. Cerībā, ka mēs patiešām varēsim atbrīvot super noslogotu mūsu slimnīcas infrastruktūru, visu ārstniecību, gultas, visu, jo kopā mums ir pāri pa 1600 gultām pacienti šeit. Mūsu vidējā noslodze reti kad ir zem 85%. Reāli universitātes slimnīcām nedrīkst būt vairāk par 75%. Mūsu gadījumā, Austrum slimnīcas gadījumā, mēs esam atbalsta slimnīca NATO, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tātad mums krīzes gadījumā ir jābūt arī kapacitātei. Bet mums ir tādas dienas, ka mums nav nevienas brīvas intensīvās terapijas gultas. Labi jautājums. Vai ir kaut kāda vienota sistēma, kurā es meklējot kaut kādu palīdzību, var redzēt, kurā slimnīcā, kad es varu tikt, vai tur jāzvan atsevišķi uz katru iestādi un jāsaprot? Tas ir, ko es teicu, kad arī atnākot ar šeit. Pirmais, ko es teicu, ir tāda slimnīcas informācijas sistēmas. Viņa nav. Ko es teicu, kad viens no KPI-iem, jeb šiem rādītājiem mūsu digitalizācijai ir 8 km plaukt ar dokumentiem arhīvā. Labi, parunājam nedaudz par digitalizāciju. Kādi jums tur ir plāni vispār? Šeit atkal ir jārunā par to, ka digitalizācija sākās no primāriem datiem. Primārie dati rodas slimnīcās. Tātad, jebkuras veselības aprūpes, nacionālas, reģionālas vai savādākas pamats ir dati, kas rodas slimnīcās, tātad šeit. Lai viņi rastos slimnīcā, ir nepieciešams slimnīcas informācijas sistēmas, jeb šis dažādi nosaukumi, bet ideja ir tāda, ka viņi ir nepieciešami šeit, kas savāc kliniskos datus, operatīvos datus, kurus pēc tam var apkopot, analizēt. Pēdējo pusotru gadu laikā ir milzīgs progress, ko mēs esam šeit panākuši ar mūsu iekšējiem KPI ieviešot, bet tas viss faktiski puses notiek manuāli, kas ir milzīgs darbs, bet mēs varam sākt mērīt un skatīties, kas šeit ir. Kopumā Latvijā var teikt, ka tāda varbūt izņemot bērnu slimnīcai, citām slimnīcām normālas informācijas sistēmas slimnīcās nav.
Mums vēl joprojām ambulatorijos notiek uz papīriem, tad tur neko nevar. Tad mēs mēģinām to tagad ielikt iekšā, digitalizēt. Slimnīcās, piemēram, lai ārsts varētu strādāt ar pacientu, viņam vienlaicīgi jābūt atvērtām 6 sistēmām, kur dažādas, piemēram, asins analīzes vienā vietā, radioloģiska izmeklējuma 2. vietā, slimības vēsture 3. vietā, medikamentu izrakstīšana 4. vietā, esošais stoks aptiekā vēl vienā vietā. Respektīvi, tas ir nenormāli sarežģīti, neefektīvi, un pusi no tā nestrādā. Tad es teiktu, ka šajā gadījumā tas, ko es arī teicu pusotru gadu atpakaļ, vai joprojām ir super aktuāli, lai mēs kopumā atrisinātu šo jautājumu. Mums ir vajadzīgs normāli strādājošs slimnīcas informācijas sistēma, kurā ir jāiegulda piķis. Labi, bet tev jau bija plāns, man liekas, tu pat brauci dažus skatīties, cik tālu ar šo ir. Var sakot, jūs zināt, ko jūs gribat pirkt, bet tam nav naudas vai kādas situācijas? Tā problēma ir kopumā, ka jebkurai nacionālajai sistēmai mums tā tad ir tā specifika. Tur apmaksas sistēma katrā valstī bišķi savādāk, tas tā batus, kuriem tu padod, bišķi savādāk, bet beigās tie algoritmi, kurus tu izmanto slimnīcā, plus mīnus, visi ir vienādi. Ir jāņem vērā vēl viens tas, arī, par ko tu esi daudz runājis, ka mainās šodienas paradigma, mainās no tā arī kāda ir sistēma arhitektūra, jo jāiestrādā tas, kad ir mākslīgais intelekts, kurš var ļoti daudz ko automatizēt un uzlabot efektivitāti. Šogad slimnīcā es esmu nodefinējis, efektivitāte ir viens no mūsu vērtībām, prioritāte ir mākslīgais intelekts. Tātad tās ir apmācības, ir tas, ka mums ir jātaisa kaut kādas iekšējās smilšu kastes, kur mēs vienkārši mēģinām. Jo skaidrs, ka eksperti mākslīgā intelektā nav pasaulē. Vienkārši ir jāmēģina ieviest un jāskatās, kā mēs varam strādāt. Tas ir arī ārkārtīgi svarīgs kritērijs, ko mēs skatāmies šo slimnīcu informācijas sistēmu. Jo tās, kas ir šīs vēsturiskās, viņas nepieļauj tādu seamless integrāciju šiem mākslīgam intelektam. No otras puses, savukārt, slimnīcas gadījumā ir šī data aizsardzība, Eiropas regulas, kas ir daudz stingrāks kā, piemēram, Amerikā vai kaut kur citur, jo Eiropā nosaka, ka visa informācija pieder pacientam. Tātad, lai viņi varētu izmantot pēc tam zinātnē vai kaut kur citur, mums jādabūna explicit piekrišana no pacienta. Un atkal šie ir, piemēram, kas ļoti liek liels ierobežojums, jebkuras Amerikas sistēmas tieši integrācija, viņas pašas pamata arhitektūra atšķirās no šī. Eiropas gadījumā, protams, kad ir lielie spēlētāji kā Microsoft, tas pats SAP, Oracle, kuram šīs sistēmas ir. Mēs patiešām šobrīd cenšamies veikt tādu ļoti niansētu un skaidru tehnisko specifikāciju, kura tad mums būtu nepieciešama, lai mēs varētu viņiem iesniegt un patiešām cerībā, kad viņi dos šo piedāvājumu slimnīcas informācijas sistēmas ieviešanai. Kamēr mums nebūs vienotas un skaidras slimnīcas informācijas sistēmas Latvijā, viņai jābūt vienai, jo Latvija ļoti maz ir. Objektīvi novērtēt šos datus ir ārkārtīgi grūti. Droši vien arī nav jēgas prasīt par datu apmaiņas starp slimnīcām, ja nav sistēmas, tad ir droši vien tā datu apmaiņa. Tur atkal tas stāsts par to, ka tas viss ir, viņš ir sācies, jo kopš sāk strādāt, mēs panācām pirmo reizi Latvijas neatkarības vēsturē, abas universitātes slimnīcas sāka apmainīties ar pacientu vēsturēm un konsiliju. Iedomājies, visu šito laiku abas universitātes slimnīcas ir strādājuši faktiski neiespējami normāli apmainīties, uzzināt, kādi pacienta izrakstu un vēsturi otrā slimnīcā. Tas ir ārprāts. Līdzīgi tāpat mēs arī ieviesām šo radioloģisko datu apmaiņu. Bet tas ir faktiski paštaisīti rīki, kuri vienkārši ir uzlikti pa virsu šitam, kas ir vienkārši tu liec pa virsu. Tas rezultāts tāds, ka tas ir lēns, neefektīvs, tie nav strukturēti dati, tie visi ir brīvā teksta dati, kuri pēc tam reāli izmantot kaut kādās analīzēs vai kas nav, jo digitalizācija nav tikai par to, ka tu ieskanē PDF dokumentu, ka tev ir vajadzīgi strukturētie dati. Un šajā gadījumā, mēs varam runāt par to, ka tur var uzlaist pa virs kaut kādu robotu, lai viņš apskatās, bet tajā pašā laikā vai tiešām mēs šobrīd zinām, ka šis robots
ņemot vērā varbūt niansētas ārstniecības rokraksta īpašības un citas, vai mēs uzticēsimies, ka viņš viņu nolasīs pareizi un pēc tam iestrukturizēs viņus tādu. Tāpēc es teiktu, tajā digitalizācijā tas pirmais solis ir tāds, ka mums jāpasaka brīdis, ka mēs ieviešam šo slimnīcu informācijas sistēmu, vēsturi, mēs sakām, kas ir bijis, tas ir bijis, bet no šī brīža onwards mēs izmantojam bet to arī sistēmu. izskatīt, būvēt jaunu pašiem savu? Pašiem savu būvēt, to var darīt, protams, un var būvēt savu riteni. Man patīk riteņbraukšana. Es esmu vienmēr izvēlējies nopirkt gatavu riteni. Ritenis tas ir bijis savādāk. Tur tomēr ir baigā vēsture, kopš uztaisīts, un viņš visu laiku ir lēnām uzlabots. Bet sistēmas gan ir nedaudz savādāk, jo viss tik ātri noveco, ka viņi tirgo varbūt kaut ko, kas jau ir arhaisks. Jā, tad attiecīgi mūsdienās ar mūsdienu ātrumiem un to pašu mākslīgo intelektu, kas palīdz programmēt, tu vari ļoti, ļoti ātri uztaisīt lietas, kas ir mūsdienīgas un kas jau ir adaptējams un modulārs un tā tālāk. Un tā tālāk. Tā kā es noteikti ieteiktu arī tur skatīties. Tā ir. Jā, viņš jāskatās kaut kāda droša attīstīta platforma, un tad uz tās var būvēt to savu risinājumu, kas ir nepieciešams. Bet droši vien platformu pašiem nevajag izdomāt. Mūsdienās, sakot, viss ir tik ātri mainās. Tikko bija OpenAI ar aizvērtu kodu, un neviens nezināja, kas tur iekšā. Šodien jau ir DeepSeek, droši vien zini, jau ir Ķīnā, kas ir atvērtu kodu un visiem pieejams, un var skatīties, kā tas strādā un lietot. Tā kā sakot, viss tik strauji mainās, kad viss vairs nav tādā akmenī iekalts, ka kaut kāda veca IBM vai Microsoft licenci ir labākais. Man liekas, ka vairs tie nav tie laiki, bet tajā pašā laikā medicīna ir viss tik ļoti tāds regulēts, kad varbūt arī tas nav tik vienkārši tikt pie savas sistēmas. Jā, bet es domāju, ka taisnība ir tas, ko tu saki par šīm sistēmām, bet beigās tas viss sākās ar source data, kas tev ir svarīgi savākt. Tā ir pacienta informācija, tā ir viņa medikamentu informācija, tās ir manipulācijas, kas tiek veikts. Un tur ir arī ir tas, ka ir jau noteikti izstrādāti reģistri, kurā tiek noteikts, kā šī slimība tiek ierakstīta, kā medikamentu aktīvās vielas tiek reģistrētas. Un stāsts ir par to, ka šeit ir tā platforma, kur var paņemt, piemērot, un pēc tam viņai pa virsu tieši tā, lai viņa būtu moderna, un viņi var piekodēt tādu, kāda ir vajadzīga mums Latvijā, mūsu slimnīcai, mūsu pacientiem. Latvijā, man liekas, tik daudz jau profesionālu, labu IT kompāniju, ka noteikti jāparinteresējas arī vietējiem. Jā, tieši tā. Lai nauda paliek Latvijā varbūt. Labi, pabeidzot pirmo jautājumu par rindām. Jā, mēs vēl pirmajā jautājumā. Atsakot, rindas uzlabot var tas, ka cilvēki neatbrauc, jo pakonsultējas laicīgi ar ārstu. Rindas var uzlabot, ja būtu kaut kāda vienota sistēma, kur var redzēt, ka šo pakalpojumu var saņemt ātrāk, lai nav rindā jāgaida pie jums. Kas ir vēl lietas, kas tās rindas var uzlabot? Paši cilvēki rūpējoties par savu veselību. Jo man liekas, ka tā milzīga problēma, ko mēs saskaramies šobrīd, tas ir tā dzeršana. Milzīga problēma. Milzīga. Pirmajā vietā, man liekas, Eiropā esam pēc alkohola patēriņa. Mums ir pacients Induls. Indulim 26 gadi ir. Nav daudz. Pagājušajā gadā, tagad precīzi nepateikšu, bija vai 280 vai 290 reizes pie mums. Principā ir reta dienas, ka viņš nav. Jāsatraucās, ja viņš nav. Bija Ziemassvētki tagad. Ziemassvētkos kungs 8 promilēm, dāma 6 promilēm. Tad arī ieveda dāmu pacientu 89 gadi, 2,5 promils. Meita līdzi pikt uz ārstiem, kas saka, ka mamma Pālī, tā nevar būt. Bet mamma pēc kaut kāda pāris stundu atčahņojās, saka, kur Biruta ir? Biruta kaimiņiem izrādāja. Tā bišķi jaunāk, tā 88 gadi. Mēs ar Birutu sēdējām, nezinu, ka vai Birutai viss labi. Piezvēm Birutai, ne, šīm aizgājis mājās gulēt. Bet, tā, un tāpēc tas spektrs ir milzīgs. Un otrs ir labi. Mēs varam teikt, ka jaunieši varbūt nedzer tā, bet tur ir atkal šis narkotikas.
Un ir tāds, es nezinu, tāds jaunais paradoks, kas tagad veidojās, ir šie origo bērni, kas varbūt pāris gadu atpakaļ, lietojot narkotikas, tika vesti uz bērnu slimnīcu, tagad viņi pieauguši, viņi tiek vesti šejien. Mums tieši šobrīd ir intensīvajā terapijā viens tāds pacients, 16 gadi. Viņu var identificēt tikai pēc pirkstu nospiedumiem, tāpēc, ka viņš ir faktiski nekontaktējams pilnīgi, un vēl joprojām neviens par viņu nav interesējies. Un varbūt tā ir tā norma, kur ir, un tas arī ietekmē to, kā mēs redzam sabiedrību, jo sabiedrība paliek ļoti agresīva. Tas, protams, ietekmē spriedzspējas. Mums ir cilvēki, kas patiešām tiek vesti uz šejienu ar milzīgu alkoholisku narkotiku no darba vietām. Ir milzīgs daudzums ar avārijām, uzbrauc citiem virsū, paši ieskrien kaut kur ar skūteriem, bez ķiverēm dziesmu svētkos, kas notiekās, kad uzkāp uz skūteri, sadzerās un tad pilnā ātrumā brauc pa pilsētu, iebrauc tramvaja sliedēs un tajā pašā ātrumā galva ietriecās zemē un faktiski izārda visu seju. Un tā ir tā realitāte. Un mēs par to cenšamies runāt ar bērniem, jauniešiem, faktiski pat saukt uz šejien, rādīt šos narkomānus. Bet šim ir milzīga ietekme, un tā ir nenormālākā slodze visai veselības aprūpes sistēmai. Un ja mēs sistemātiski sākam runāt par šī alkoholismu problēmu mūsu sabiedrībā, es ļoti gribu domāt, ka tas arī atvieglot mūsu veselības aprūpi. Bet jautājums, droši vien sākam ar to alkoholu. Kas ir tas iemesls, kāpēc tie cilvēki dzer? Kāpēc mēs esam pirmajā vietā pēc alkohola patēriņa? Kas tās ir tradīcijas, vai tas ir kaut kāds, cilvēki nelaimīgi, vai saule sen nav bijusi? Es nezinu, kas ir tavuprāt tie iemesli? Droši vien viens ir pieejamība. Viņš ir, tas alkohols ir super viegli pieejams, un iespējams, ka tā ir viena no, jo, piemēram, aptieku darbība ir regulēta. Jā, tev ir noteikti, cik ir jābūt minimālajam attālumam starp aptiekām, bet alkohola tirdzniecība nav regulēta. Viņi var notikt jebkur. Labi, ja mēs aiztaisīsim visus tos veikalus, aizbrauks, Lietuvā nopirks vai Igaunijā nopirks. Vai, droši vien, kad jau tur Somi brauc uz Latviju pirkt, jo lētāk tas alkohols. Bet jautājums, vai tas atrisina? Jautājums, viens ir pieejamība, to droši vien var mainīt. Ja? Nezinu, cik tas uzlabotu, droši vien ir kaut kāda pieredze citās valstīs, ko var papētīt. Man liekas, ka Zviedrijā ir tikai specializēti alkohola veikali. Regulēta valsts, jā, tieši tā. Specializēti alkohola veikali, kur tur bez mazvai ar tavu ID jāpiesakās alkoholu, un tad droši vien es pieļauju, tas jau pamatīgi samazinās. Tu padari ļoti sarežģīti. Tu padari to šmigas pirkšanu ļoti sarežģīti. Sevišķi jauniešiem. Jebkuram. Es saku, tā nav jaunieši. Arī šīs 89-gadīgās dāmas, viņam var garš. Droši vien tas ir tur alkohola lobijs kaut kāds, kas cīnās pretī. Droši vien, tur ir kaut kāda cīņa, kas ir jāizcīna. Bet droši vien tik, cik mēs ieņemam tajos nodokļos, pret to, cik mēs pazaudējam kaut kādus darbspējīgus cilvēkus, tad droši vien man liekas, tā matemātika nevarētu būt pozitīva visdrīzāk. Mēs varam pārbaudīt, bet nesen es klausījos tieši diskusiju, un kad mēs pagājušajā gadā no alkohola tirdzniecības esam ieņēmuši 250 miljonus. Tas ir nodokļos? Jā, akcīzē. Un tas ir mazāk kā mūsu slimnīcas kopija ieņēmuma gadā, ko mums samaksā valsts. Vienai slimnīcai. Viens ir alkohols, otrs ir narkotikas, kur liela daļa jauniešu ir migrējusi no alkohola uz narkotikām. Tad, kas ir tas, ko jūs tur redzat un kā to var kaut kā mainīt? Jo droši vien visiem liekas, ka tas kaut kas tur vienu reizi pamēģināšu, nekas traks nenotika, vēlreiz pamēģināšu un tāds aiziet kaut kādā secībā. Kas ir tas, kas varētu mainīt cilvēkiem viedokli par to? Droši vien, ka mēs nedrīkstam normalizēt jebkuru šādu apreibinošo vielu lietošanu. Un man liekas, ka šī sabiedrības attieksme normalizējot to, ka ir ok, tā nekas traks nenotika. Tā ir milzīga problēma. Otrs ir kopējā izglītība un par to, ko tas nozīmē. Un mēs arī, kā slimnīca, diemžēl esam spiesti ritīgi iesaistīties tajā. Mēs, kā es teicu, mēs aicinām šeit jauniešus un mēs rādām, ko tas nozīmē. Un mēs patiešām, ja tas pacients arī piekrīt, tas narkomāns, mēs viņu aizvedam arī uz to intensīvo terapiju un parādām viņam, kā tas, lai viņi var parunāt ar to narkomānu, kā viņš ir nonācis līdz tam.
Un tam ir milzīgas blaknes, gan fiziski, gan emocionāli. Mēs redzam, ka morālā un šī psihoemocionālā veselība kopumā ir ļoti trausla. Arī runājot ar kolēģiem citās slimnīcās, mēs redzam, ka ir tieši gan alkohols, gan narkotikas tieši jauniešu vidū rada milzīgu šo. Tas ir tāds varbūt veids, kādā veidā mēs meklējam kaut kādu atbildi. Bet tā vietā varbūt, lai mēs veicinātu sportu, lai mēs veicinātu kultūru, kaut vai to pašu koru kultūru, kas ir ritīgi traka Latvijā, ja? Man liekas, ka viņi netiek, jo beigās, ja cilvēkam nav ko darīt, tad kāpēc ne? Tad tu sēdi pie televizora, dzer aliņu vai pīpē zāli. Ja? Bet ja tu vari aiziet pasportot vai aiziet uz kādu kori vai tautas deju pulciņu, tas ir bijis kaut kas cits. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, kad tiek piedāvāts alternatīvas, kad ir ko darīt. Un, protams, ka tas viss sākās ar ģimeni, kur ģimenei ir vecākiem, ir tas jāizrunājās ar bērniem, ir jārunā par to, ka tas ir jādara. Un lielā mērā tas ir saistīts ar izglītību un ar audzināšanu. Iedot kaut kādu piemēru, varbūt, ko tu esi redzējis, kas tev... Es sapratu to domu, ka galvenokārt tie, kas ir jau tur nopietni lietotāji, ka viņi paliek daudz trauslāki, viņiem ir mentālā veselība mazinās un droši vien viss pārējais. Kas ir kaut kāds, varbūt vēl tu vari iedot ko dziļāk tajā piemērā ieiet? Kas ir kādi piemēri, ko tu redzējies, ar ko tas sākās, ar ko tas beidzās, droši vien daudz pacienti tev ir bijuši? Viņš ir ļoti daudz pacientiem, un, protams, es nedrīkst stāstīt konkrētus gadījumus, bet man pašam ir pazīstami vairāki paziņas. Daži no viņiem jau šobrīd ir beigti mūsu vecumi, kuri bija tādi augstu sasniegumu cilvēki, vai profesionālajā darbā, kādā strādājot, vai sportā, vai kultūrā. Un tad, beidzoties tam posmam, kad viņš var nodarboties ar šo savu sirdslietu, viņš pāriet uz alkoholu vai uz narkotikām, un tas beidzās ar nāvi. Un līdzīgs bēdīgs stāsts ir to, ka šie cilvēki pēc tam, un arī tie nav izdomāti, tie reāli stāsti no mūsu slimnīcas, kas ir pavilkuši sev līdzi savas ģimenes autoavārijās, kas ir vardarbība mājās pret saviem tuvajiem. Tas vēl eskalējās vēl plašāk. Jā, un beigās tas viss nonāk mūsu neatliekamās palīdzības klinikā. Un tas ir saistīts ar to, ka ir šis aproibinošo vielu pieejamība un iespējams alternatīvu trūkums. Ir milzīga problēma. Bet šeit atkal tas ir viens no tādiem momentiem, ko mēs bieži, kas ir ļoti vienkārši, ir teikt, Induls ir vainīgs, tāpēc, ka viņš dzer. Induls vainīgs ir. Un līdzīgs stāsts, un nesen bija arī tāda interesanta diskusija par to, ka mēs teicām, ko tās sievietes nenāk to mamogrāfiju taisīt? Kāpēc viņām visām tas krūts vēzis? Kas ja viņas nevar atnākt, viņam grūti atnākt to mamogrāfiju uztaisīt? Pārbaudīties vai tiem večiem, kas viņi nevar attaisīt to prostatas vēzis un nočekot? Kas ir? Bet ja tas ir tik nenormāli sarežģīti uztaisīts mūsu valstī, ka tu ne uz kurien tev iet, nekā tur nokļūt, tu beigās tu nospļaujies un visu. Un tas sāk kultivēt šo neuzmanības kultūru pret sevīm, ka tu nerūpējies par savu veselību. Cik bieži veči iet pārbaudīt savu veselību? Tā kā viņš pelpot nevar, tad viņš iet pie ārsta. Ja, un mēs jau to redzam, ka, ja mēs paskatāmies arī uz mūsu vecuma cilvēkiem, tu pasties, to viņi mācījies skolā kopā vai universitātē. Pasties, viņi tagad bildē, tu vai Jēzus. Es taču tur tā neizskatos, cerams. un tas ir tas stāsts par to, ka tu pārstāji par savu rūpēties.
Bet varbūt tas notiekās tāpēc, ka mūsu sistēma to padara tik ļoti grūtu, ka tev vienkāršāk ir par to nospļauties, nedarīt, neaiziet pārbaudīt savu veselību, neaiziet tur sakopt sev zobus, pēc tam neaiziet tur uztaisīt sev matus nogriezt, un tā tas turpinās. Un beidzot, teiksim, to arī dušā vairāk nē. Un es domāju, ka šeit tas ir jāskatās par to, ka, lai mēs to nodrošinātu, mums jāsniedz tam cilvēkam darbs, izglītība un šies pulciņu sports. Es biju nesen Japānā, un es ar vietējiem runāju, kas ir tas kaut kāds paradoks, ko viņi uzskata, kāpēc viņiem ir tas ilgākais dzīves ilgums. Un tad viņi teica, ka viņiem katru gadu jāiet obligāti pie ģimenes ārsta atrādīties. Ka tas ir, viņi uzskata, ka tas ir pamatā, ka viņi laicīgi visu diagnosticē. Kā tu uzskati, vai tas ir arī kaut kāds, ko mums vajadzētu pārņemt tādu, kā viņi sauc, kā mēs auto katru gadu obligāti jāpārbauda, lai varētu braukt pa ceļu, bet mūsu, ka, teiksim, veselība nav jāpārbauda. Nē, tas ir īsts latviešu vecs, viņš taču neies pie ārsta. Ja viņš vēl var paiet un pelpot, pirms kā viņam pie ārsta. Tas, man liekas, tieši šīs būtu jāmaina. Man liekas, ja būtu tāda obligātā pārbauda reizi gadā, kur tev pārbauda paprasa, ja kaut kas sāp, nosūta vairāk papētam, paskatāmies, ja būtu tāda preventīvā medicīna, tad arī droši vien jums arī būtu brīvāks. Protams, jo tieši šī prevencijas skrīnings un rūpes par sevi ir tas, kas, jo tajā brīdī jau, kad tu esi nonācis slimnīcā, ir skaidrs, ka tur jau ir problēma. Un tad jau iespējams, ka tas ir tāds, tāda pa lejtai spirālē tas viss aiziet, bet iespējams to visu var pirms. Un Latvijā ir viss priekšnosacījumi priekš tā. Mums ir daba. Mums te viss tik mazs ir, kad mēs varam visu sakārtot, ja vien būtu vēlme sadarboties droši vien. Bet labi, pa sadarbību mēs vēl nonāksim. Droši vien tagad gribās kaut kādas interesantas lietas uzzināt. Var sakot, tu nāc no privātā sektora, kur viss darbojas dinamiski, viss ir kaut kāds loģikas pamats, viss strauji kustās. Pastāst lūdzu par kaut kādu pretestību, kas bija pret visām tavām unikālajām idejām, ka mums jau tā vienmēr ir bijis, tagad nekas nemainīsies. Pastāst kaut kādu interesantu daļu, lūdzu. Tik cik tu vari. Negaid, tad droši vien jārunā, tas sākums ir. Neviens jau nav pret. Jā. Viss jau ir par. Tas kā politiķi darām. Jā. Bet tur laikam arī tā problēma ir tā, ka iespējams, ka tā ir tā dubulto standartu problēma. Kad mēs vienā brīdī mēs sakam darām, bet nākamajā brīdī mēs sakam, paga, nē, šito es pakontrolēšu. Un līdzīgs stāsts ir par to, ka tajā brīdī, ja tā sistēma, piemēram, ko es redzu tagad publiskajā pārvaldībā, ir milzīgs šis pārvaldības modelis izveidots, kurš ir radīts, lai viņš attaisnotu sevi. Un viens no veidiem, kā viņš var sevi attaisnot, ir nepārtraukti uzdodot jautājumus, prasot pamatot kaut ko, un pēc formas prasot atrakstoties. Es saprotu, ka mums tur ir veikals, jau atsūta jautājums no šejienes līdz turienei. Un tad līdz nākošās nedēļas beigām atbildiet. Un tad viss slimnīca noliekās uz mēmējiem un rakstam atbildes uz jautājumiem. Pēc būtības tas neko neatrisina. Un beigās sanāk tā, ka tu saki, jā, taisam tur efektivizācija un kas tur vēl visādi, visi modernie vārdi, kas ir. Ja kādam uzprasītu administrācijā vai politikā, kas ir jādara, viņi perfekti visu izstāstītu. Bet tajā brīdī, kad mēs paskatāmies uz sistēmu, viņi faktiski radīta tāda, iedomājies, man ir apmēram izdevumi gadā slimnīcai 300 miljoni. Man ir jebkurš iepirkums virs 300,000 jāsaskaņo. Un tas nozīmē, ka tam ir jātaisa PowerPoints, tad tam ir jāraksta ziņojums. Un beigās sanāk tā, ka tā uzticība nav nekāda. Tātad šī kultūra noiet arī tālāk. Viņi saka, pagaidi, ja jau viņi visu tur zina labāk, priekš kam tam man te iespringa? Un es redzu arī to, ka šī kultūra bijās visu cauri, kad saka, šitā ir rakstīts. Mēs nevaram, jo te tā rakstīts, mums jādara tā. Bet kurš te ir uzrakstījis? Mēs jau paši uzrakstījām.
tad ejam uz ministra kabinetu, izmainām to likumu un viss. Cik tas ir? Nedēļas darbs to. Nē, tad ir jāuztais darba grupa, tad ir jāizskatās tas tur šitien te, un beigās tad aizliež tādā ilgajā, kad vieglāk ir neko nedarīt. Un, respektīvi, tā pretestība izmaiņā viņa ir milzīga, un tā viena no pretestības iemesliem ir bailes. Bailes par to, ka tu padari sevi tā kā redandantu. Jo, jebkurā, piemēram, arī ar mākslīgā intelektu, mēs redzam, ka jebkuras šīs atkārtojušās funkcijas iespējams nodot. Bet tajā brīdī tas cilvēks var sākt domāt par to, ko viņš dara, un patiešām pievienot to intelektuālo un radošo. Es kaut kā bišķiņu aizrunājos, bet vienmēr sakot, tā pamatdoma, es teiktu, ir tāda, ka šis milzīgais neusticības un tāds ilgtermiņa redzējuma trūkums, ka mēs ejam uz turienu, un ja tu redzi tikai tās bedres, kas tev ir apakšā, bet tu neredzi to mērķi, tad tu arī nekur nevar aiziet. Un man liekas, tu jau arī vienā no nesenajām intervijām teici, ka, ja tu uzprasīsi, kas ir Latvija, vai grūti atbildēt uz to jautājumu. Un šeit ir tas stāsts, kad man liekas, ka Latvija tas ir, un droši, kas ir birokrātija? Birokrātija ir vecu un nestrādājošu aparātu, jeb funkciju esība sistēmā, kura tā vairs nepievieno nekādu pievienoto vērtību. Un šeit tātad mums, jo ir jābūt kontrolē, jo vienmēr, teiksim, arī mums slimnīcā ir 3 vērtības, ja tā ir cilvēcība, drošība, efektivitāte. Un efektivitāte un drošība, viņas ir antagonas vērtības. Jo tu kļūst no vienas puses efektīvāks, teorētiski tu kompromitē kaut kādu drošību un otrādā. Tātad arī valstī, protams, kad ir jābūt kaut kādiem checks and balances, bet tu nevari teiksim, izdarīt tā, ka tu neusticies nevienam, ka tu radi tikai nevis par tāda virzības kontrols, bet tieši tikai kontrolēt par to, ko tu dari un tā. Man liekas, un tu beigās ir pretējs efekts. Tie, kas grib kaut kā dienas beigās krāpties, viņi perfekti pārzina to sistēmu un viņi tiek cauri visiem tiem šķēršļiem. Tie, kas ir kaut kādi sakarīgi un grib strādāt, tiem atkal neļauj. Tā kā man liekas, tur tāds pretējs efekts īstenībā tiek panākts. Viņš ir panākts, jā, un es domāju, ka tas ir arī to, ko mēs redzam, un vairāk jau arī, kaut vai pa manīm, ko daudz, teiksim, ir, es domāju, ka es esmu ļoti daudziem neērts kļūst ar to, kad es teicu, ka ir jālauž šis vēlves līgums Stradiņos, jo tas apdraud visu to būvniecību, kas pierādījās arī tālāk, un protams, daudz citas lietas, kuras es ļoti mērķiecīgi runāju to, ka man ir reāli nulles korupcijas tolerants, nulles stulbuma tolerants. Un es uzskatu, ka administrācijas, un tā skaitā, jebkuras šīs atbalstošās funkcijas pamatu uzdevums ir atbrīvot to, lai ārsti un māsas var veikt savu darbu un noņemt šķēršļus. Nevis tas, kad radīt Latvijā digitalizācija ārstniecībai strādājusi kā? Kad jebkurš jauns modelis uzlicis papildus uzdevums ārstiem. Ja, un ko es saku, tas man pieeja tāda, ka ja tu esi ārsts vai tu esi pacients un tu esi vienreiz to informāciju ievadījis, tad man kā administrācijai vai man kā valstī nav svarīgi. Man nav tiesību tev prasīt vēl vienreiz to informāciju, jo man jau viņi ir. Bet tas, kā ir uzbūvēta esošā sistēma, viņa tieši pretēji, ka tev katru reizi, neskatoties to, ka tu ievadi savu personas kodu, tev jāievada savs vārds, uzvārds un dzīvesvieta. Cik stulbi tas ir? Tas nav pārāk saprātīgi, jā. Bet labi. Paejam nedaudz tālāk. Sadarbība ar valsti, ar ekonomikas, nevis izglītības, veselības ministri. Ar veselības ministri un valsti kopumā. Kā tu vērtē? Tā kā tu redzi atbalstu, uzticību? Es stāstīju, es domāju, ka ir vēlēšanās izdarīt daudz labas lietas, bet tajā pašā laikā, tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz darīšanai, tad mēs radam šos nepārtrauktos šķēršļus, ierobežojumus un vispārējo, kad faktiski ar esošo modus operandi panākt izmaiņas ir ārkārtīgi grūti. Piemēram, kā viens piemērs, tagad mēs tulītās esam uzsākuši šo slimnīcu mājās iepirkumu. Kopumā tas viss man prasīja gadu, lai tikai tiktu līdz šejienai.
Tas nav normāli. Mēs runājam par šī gada finansējumu. Mums faktiski ir samazināts finansējums, palielinot pacientu skaitu. Kaut gan mēs zinām, ka jau pirms tam mūsu darbība bija zaudējums nesoša. Mēs zinām to, kad mēs prasījām, ka tātad, ja mēs gribam strādāt efektīvāk, tad ir jānodrošina šī autonomija, lemtspēja, kur ir tā skaitā neatkarīgi no politiķiem. Gluži pretēji mēs liekam papildus uzdevumus atskaitīties un papildus institūcijas, kas te uzrauga. Mazāk naudas, mazāk uzticības. Mazāk naudas un mazāk uzticības, bet tajā pašā laikā uzdevums ārstēt vairāk pacientus. Saucās efektivizācija. Tā tas saucās. Labi, pastamies, iedomājamies uz mirkli, ka tu esi veselības ministrs. Kas būtu kaut kādas pirmās 3 lietas, ko tu mēģinātu savest kārtībā? Droši vien, kad ir... Es vispār neesmu, man liekas, nebūtu baigi labs politiķis, jo tā problēma ir tāda, ka... Tu nevari pateikt visam jā un neko nedarīt. Jā, man tā īsti nepatīk. Un redzu, man vairāk patīk tas, ka pirmā lieta, man liekas, kad ir jānodefinē, ko mēs gribam izdarīt. Atkal, man riebjās dot padomus. Es varu pastāstīt, ko es daru. Labi. Ko mēs izdarījām šogad šeit? Mēs, domājot par šo gadu un turpmākajiem gadiem šo strateģisko attīstību mūsu slimnīcai, mēs secinājām, ka mēs, kā Austrumu slimnīca, mēs esam kļuvuši par Latvijas medicīnas flagmanu. No vienas puses, varētu pateikt, ir ok, saglabājam to, malacīši, mēs savā ciemā esam labākie. Bet mēs tomēr vienojamies, ka mēs gribam būt labākā universitātes slimnīca Baltijā. Un tātad mēs darīsim visu, lai mēs par tādu kļūtu. Un tas ir tas, kas ar ko jāsāk. Ir jāsāk ar to, ar šo ziemeļzvaigzni, kas ir vadītājs lēmumu pieņemšanā. Un attiecīgi pārējās mūsu vērtības, mūsu gada prioritātes, kuras pēc tam jau tur darbības kaut kāda un KPI un kas tur, tas jau sako tam. Bet primāri ir jānodefinē tas, kur mēs gribam aiziet. Jo, kā man teica viens no maniem mentoriem, viņš teica, viņš saka, ja tu nezini, kur tu gribi aiziet, tad principā tev jau vienalga, pa kuru ceļu iet, viņi visi ir labi. Labi, es kaut kur izlasīju šodien statistiku tādu, ka, ja tu paprasītu Latvijā cilvēkam, vai viņš jūtās vesels, 43% atbildētu, ka veseli, Lietuvā 48% atbildētu, ka veseli, un Igaunijā 53%. Sakot, vidēji Baltijā pārējās valstīs cilvēki jūtās veselāki. Kas tavuprāt spēlē lomu šeit? Tas ir atkal jau tas veselīgais dzīvesveids vai tomēr pakalpojumu pieejamība? Es nedomāju, ka pakalpojumu pieejamība ir noteicošais šajā. Iespējams, ka tas spēlē lomu, bet es tomēr teiktu, šis kopējais sabiedrības veselības līmenis un iespējams arī tādas rūpes par sevi. Jo man šķiet, tomēr es pats esmu 4 gadus dzīvojis Igaunijā. Un man liekas, ka tā skaitā tā paši tie igauņu veči, viņi tomēr par sevi rūpējās bišķiņ vairāk nekā tie manējie čomši Latvijā. Un es domāju, otrs ir tas, ka arī abās mūsu kaimiņu valstīs tomēr ir skaidrāk varbūt noteikts arī šīs lielais mērķis, kurien iet, un iespējams daudzos tajos gadījumos, pat ja tev īstermiņā ir kaut kāda sarežģījuma, tajā pašā Igaunijā, mēs redzam, ka ekonomiski iespējams īstermiņā viņiem pat iet sliktāk nekā mums. Bet, ja ir šis kopējs redzējums, tad tu neredzi šos īstermiņa sarežģījumus, un tev ir ticība un tev uz to kopējo mērķi, nevis to, ka tu koncentrējies uz katru bedri, un pēc tam apvaino savu kaimiņu par to, ka viņš ir vainīgs pie tā, ka tā bedra tur izveidojusies. Un tas noved no tādas kopēja iešana uz mērķi, uz tādas destruktīvas vainīgā meklēšanas, kašķēšanās,
un enerģijas tērēšanas nevis ejot uz to mērķi, bet viens otru apvainošanā, kas pēc tam jau atkal aiziet pēc tam negatīvās emocijās. Beigās atkal tu pie pudeles sēdi vakarā un piedzeries. Man viss beidzās ar vienu. Jā, labi. Atgriežoties pie valsts, tomēr pamocīšu tev vēl par šo jautājumu. Ar esošo valsts budžetu, kas ir medicīnai, ja visas lietas darītu daudz loģiskāk, iespējams, kaut kādas iestādes apvienojot vai mazinot birokrātiju, darot lietas loģiskāk, vai ar to naudu ir iespējams veikt labi pakalpojumi, vai viņi pietiekami, vai tomēr medicīnai ir pa maz naudas? Es domāju, ka es neteiktu, ka mēs sniedzam sliktu pakalpojumu. Bet jautājums par to, kam mēs viņus sniedzam un kas par to maksā. Un šeit ir tas, ka tu jau vari aiziet uz superīgāko restorānu, paņemt ļoti labu ēdienu un ļoti labu, teiksim, ballīti uztaisīt, bet kādam jau tas rēķins pēc tam jāmaksā. Un es domāju, ka šeit stāsts ir līdzīgs. Jā, ja mēs skatāmies uz tādām starptautiskajiem salīdzinājumiem, kā Pasaules veselības organizācijas ziņojumi par Latviju, vairāk šie ziņojumi. Jā, Latvijā veselības aprūpes finansējums pret koproduktu ir viens no zemākajiem Eiropā. Tā ir taisnība. Bet, ja mēs skatāmies no otras puses, un arī tas, par ko tu esi daudz runājis, pasaule šobrīd ļoti mainās. Pasaule mainās, un mēs zinām to, ka jā, medicīna paliek labāk, medikamenti paliek labāk, bet tas viss kaut ko maksā. Un es domāju, ka mēs neizbēgam nonāksim pie brīža, kad mēs varam ārstēt cilvēkus, viņi varēs dzīvot ļoti ilgi, bet kādam par to būs jāmaksā. Un ja tā nav ekonomiski aktīvā sabiedrības daļa, kas maksā nodokļus, tad šis ētiskais jautājums par to, kurā brīdī tu kā bijušais nodokļu maksātājs aktīvais, tev ir tiesības par to, un cik lielā mērā vai valsts tev apmaksā šo medicīnu, cik lielā mērā tu iegūsi šo drošību par sevi dzīvojot valstī. Atkal, piemēram, ja mēs paskatāmies tos divus pretpolus, iespējams, tā var būt šis Skandināvijas valsts un Amerika, kur vienā gadījumā tev ir ļoti zemi nodokļi, otrā ļoti augsts nodokļi. Vienā gadījumā tu par veselību faktiski maksā pats, otrā gadījumā tev lielāko daļu, lauz daļu, patiešām tev sadz valsts. Un nav jau ne pareizās, ne nepareizās atbildes. Un līdz ar to, teiksim, šeit ir tas, kad ir jāizvēlās viens no tiem ceļiem. Un iespējams, ka arī daudzos gadījumos ir jāpieņem ļoti grūti lēmumi, jo tajā pašā onkoloģijā, kas tagad ir ļoti jutīga tēma Latvijā, arī tur ārstniecība ir ļoti dārga. Un ja pāris gadus atpakaļ, ja pāris 10 gadus atpakaļ patiešām bija tā, ka, ja tev konstatē vēzi, viss tas ir pārgadu jautājums, un tu esi beigts. Ja? Tad tagad tā nav. Tagad ir patiešām ar laicīgu diagnostiku, ar skrīningu. Šī gan dzīve ilgi, gan dzīve kvalitāte var ievērojami tik palielināt. Bet tas viss maksā naudu, un kādam tas rēķins, ballīts beigās ir jāpaņem. Un šeit ir stāsts par to, cik mēs to ballīti gribam taisīt smalku, vai mēs tur taisam šito Beyoncé, mēs aicinam uz atklāšanu vai nē, un tad vai mēs, teiksim, ēdam lobsterus vai zirņus, ja? Un es domāju, ka šis ir tas jautājums, kas ir ļoti cieši saistīts ar to, kur mēs gribam nonākt. Un ja mēs zināsim, kur mēs gribam nonākt, tad mēs arī varam pateikt, cik lielu no šī valsts budžeta daļas mēs gribam nodalīt medicīnai. Bet jebkurā gadījumā, lai kāda būtu šī sistēma, esošā sistēma nav ilgspējīga. Jo esošajā sistēmā mēs maksājam par manipulācijām. Tas KPI vienkārši nepareizi. Jā, un manipulācijām nav nekāda sakara ar to, vai pacients tiek izārstēts vai nē. Labi, kādam tad vajadzētu būt tam KPI? Viņš ir uz to, kad ir pacienta atgriešana ekonomiskajā dzīvē vai sabiedrībā.
Tātad to, kad mēs ņemam šo pacientu un mēs maksājam, pieņemsim, universitātes slimnīcai, mēs samaksājam naudu, pieņemsim 100 eiro par šo pacientu. Tātad pirmajā etapā šīs slimnīcas uzņemās rūpes par šo akūto periodu, pēc tam, ja viņiem vajadzīga papildus ārstniecība, viņš tiek nosūtīts uz to pašu Siguldu. Universitātes slimnīca samaksā Siguldai par tālāko ārstniecību, ko mēs pilotējam, un tas strādā. Un tajā brīdī valsts prasa atbildību no mums, kā no universitātes slimnīcas, par to, ka beigās, kā mēs to darām, patiesībā viņiem ir vienalga, ka beigās pacients tiek izārstēts. Un mums jau pēc tam, kā organizācijai, instinktīvi ir vēlme meklēt lētākus risinājumus. Tātad, kā mēs efektīvāk šo pacientu varam atvesaļot? Un mazāku laiku turēt slimnīcā droši vien arī. Labi, kas tad vajadzīgs, lai šādu KPI ieviestu? Pirmkārt, uzticība. Jo atkal mēs atgriežamies pie tā, ka ja mēs tikai radām papildus kontrolas mehānismus un papildus atskaites, papildus Exceļus un to, un samazinām robežas, uz ko teiksim, izdarīt, nenotiks. Atkal, tas nav kaut kas tāds, ko es šeit murgoju pats. Es atvainojos, tas ir valsts kontrolas ziņojumā par mūsu iepirkumu likumu. Skaidri un gaiši uzrakstīts. Latvieši atkal ir pārcentušies. Atkal. Mēs paskatāmies vairāk no šiem likumiem, kas regulē to, kādā veidā valsts institūcijas var veikt iepirkumus. Viņi ir ārkārtīgi sarežģīti. Un tas patiesībā rada drīzāk papildus korupcijas riskus, nekā viņas samazina. Labi, kas tad to var mainīt? Kas to maina? Ministrs veselības vai kas šo ierosinājumu raksta? Tur ir atkal jāskatās, tie ir iepirkuma birojas, protams, kas izstrādā šo likumu un viņu piemērošanu. Tālāk, protams, mums ir jāskatās arī uz veselības aprūpi, kur tad mēs esam gatavi kopā nākt un izstrādāt šos modeļus gan par sadarbību ar reģionālām slimnīcām, slimnīcu mājās un arī šo apmaksas modeli, bet tajā brīdī ir jābūt šai uzticībai un jābūt pilnvarām. Jo nevar būt tā, ka saka, labi, tad jūs izstrādājat to plānu, bet tā kā nauda jums par to nebūs. Un neko mēs to nemaksāsim, un tā, jūs paši kaut kā tiekat galā. Tas ir ļoti labs stāsts ir slimnīcās par to pašu būvniecību, ja mēs paskatāmies. Mēs sakām, ok, mēs tev iedosim 100 eiro uzbūvēt to šķūni, bet kā tu tos visu arhitekts un plānošanu un kontroli un budžetu, to tu pats tiec galā. Tev taču tur ārsti gudri māsi, cik grūti varbūt uzbūvēt māju. Jā, būvniecība, medicīna. Un līdz ar to, teiksim, tas ir ļoti līdzīgs stāsts daudzos no šiem. Ir, kad mēs sakam no vienas puses, jā, ejiet, dariet, bet mēs jums neusticamies, mēs jums nemaksāsim un vispār atskaitieties viss tāpat, kā jūs darījāt šodien. Viss darot tā kā šodien, kaut ko mainīt nav iespējams. Labi. Konkrēts priekšlikums, cerams, kāds sadzirdēs, cerams, kaut kas izkustēsies. Labi, ejam uz priekšu. Cik es saprotu, ka tev ar šo iestādi vēl bija pa maz, to arī paņēma Paula Stradiņa slimnīca arī padomus priekšsēdētāja amatu. Kā izdodas apvienot, vai tas ir kaut kāda pievienotā vērtība, ka tur redz arī, kas tur notiek? Un zinu, ka šeit notiek, vai tas tomēr ir kaut kāda papildus slodze? Tā ir papildus slodze milzīga, bet es teiktu, ka tas ir nesis milzīgas augus. Jo pirmo reizi universitātes slimnīcām darbiniekiem ir veselības apdrošināšana, kas līdz šim nav bijusi nekad. Tas ir panākts tas, kad universitātes slimnīcas sadarbojušās savā starpā. Mēs esam sākuši apmainīties ar informāciju par pacientiem, kas līdz šim nekad nav noticis. Mēs esam sākuši apmainīties ar šo radioloģisko izmeklējumiem. Un kopumā es teiktu, ka tik cieša sadarbības ar universitātes slimnīcām, kā tas ir šobrīd, tas nav bijis nekad. Iespējams, ka šeit mēs atkal runājam, ka mūs apvieno daudzos gadījumos arī kopīgi bēda, un šajā gadījumā tas ir naudas trūkums. Bet kopumā mēs redzam, ka šie apstākļi šobrīd, es teiktu, ka tas kopdarbs, kāds ir, viņš nekad tik labs nav bijis. Un lielā mērā, jā, atsevišķos gadījumos tas ir bijis tāpēc, ka es esmu uzspiedis to, ka es gribu, lai slimnīcas sadarbojās, jo beigās mēs bieži arī slimnīcās mēs aizmirstam par pacientu. Mēs sākam domāt par mūsu procesiem, mēs sākam domāt, ka mēs gribam būt labākie, mēs gribam būt skaistākie, bet beigās mēs visi
visi šeit atrodamies tikai tāpēc, ka mūsu uzdevums ir palīdzēt pacientam. Runājot par pacientiem, es atcerējos, vēl pirms braukt uz šejienu, es iegāju internetā palasīt atsauksmes. Arī šeit kaut ko var uzzināt. Ar sakot, atsauksmes pārsvarā bija tādas, ka ļoti labi daktari, bet klienta apkalpošana vienkārši brīžiem katastrofāli. Kā dabūt, kad valsts iestādēs ir šī klienta apkalpošana, kas ir privātajā sektorā? Privātajā sektorā tu aizēji uz jebkuru, banku vai kurien tu sagaidi ļoti labu apkalpošanu. Ja tu ej uz kaut kādu valsts pakalpojumu, tu jau pārgrieztu skatienu, es ka vēl viens atnāc. Kā šo mainīt? Pirmkārt, ir jāmaksā algas cilvēkiem, kas strādā klienta apkalpošanā. Un uz šo brīdi atkal skatoties to, kad kādā veidā mēs, pieņemsim konkrēts gadījums pārdienu apakaļ, tagad atkal man vēl joprojām nav apstiprināts budžets šim gadam, kas ir, man iedzen normālā stresā. Tas, kas gads jau iet. Tas, kas iet, jā, man tas normālā stresā iedzen. Privātajā sektorā tā nav. Man tā nekad nav bijis. Bet valsts sektorā var. Un piķis nav. Jā. Un atsūta vēstuli, ka vispār jums rezultāts nedrīkst būt sliktāks par tādu un tādu, attiecīgi samaziniet administratīvos izdevumus. Ir jau ok, ja, bet es domāju, ka tajā manā pieredzē tomēr es diezgan daudz uzņēmumus esmu restruktūrizējis arī no maksāt nespējas un pēc tam izveidojis par ļoti veiksmīgu uzņēmumiem. Tomēr ir tā uzņēmuma operatīvā vadība, ka iespējams tu sēdi katru dienu un tu skaties, kam tu maksā, kam tu nemaksā, cik tev ir naudas, bet tev ir jāpieņem te lēmumu katru dienu uzņēmumā. Līdzīgi arī šeit. Ja tā ministrija pateikt, ok, mums ir tik daudz piķis, mēs jums viņu iedodam, mums vajag rezultāti, lai jūs izārstējat tik daudz pacientus. Ok, vienojamies par šito te, un tad mēs domājam, kā mēs to varam izdarīt. Bet tajā brīdī, ja tu saki, es tev iedodu mazāk naudas, varbūt es tev iedošu vairāk, varbūt mazāk, to es izdomāšu pa ceļam. Tālāk, tu dari šito un šito, atskaities par šito, to tu nedrīkst pārkāpt, šito nedrīkst pārkāpt, to tu nedrīkst pārkāpt. Bet vispār tu vari darīt, kā tu gribi. Tad tajā brīdī tas vienkārši tev rodās milzīgs paradoks. Un es domāju, ka šis ir izcils piemērs par to, kad tiek prasīts uzlabot, bet ir skaidrs, ka, lai tu uzlabotu pamatdarbību, klienta apkalpošanu, tev ir šie izdevumi tur jāpalielina, jo no nekā nekas nerodās. Tātad tev ir jāiegulda CRM-ā, tev ir jāiegulda šo cilvēku apmācībā, tas, ka viņam jābūt laipnam, ka viņam ir jāvaicājās. Varbūt tev ir vienkārši pusi jāieliek robotu tur iekšā, kas to visu var atbildēt, bet tu to nevari izdarīt sev pa blusām. Tev ir piķis vajadzīgs priekš tā. Vismaz vismaz apmācībām, lai... Jā. Ja tas process kaut kad ir bijis izlaists un palaists pašplūsmā, tad grūtāk savākt. Vai nav bijis, jā. Un tas ir stāsts par to, ka droši vien, kad ir jāveido šī uzticības kultūra, par to, ka ir jāskatās to, kad ir holistiski uz to, ko mēs gribam atkal panākt, nevis to, ka kādas manipulācijas... Viņam strateģiski jādomā, nevis kā šodien izdzīvot un neuzticēties vēl vairāk. Jā. Labi, nākamais jautājums tev par apdrošināšanām. Vai tas nav kaut kāds atrisinājums visai šī situācijai, ka nav naudas, vai ja mēs ieviesim līdzīgi kā Amerikā to obligāto apdrošināšanu, vai tas nav kaut kāds risinājums? Varbūt nē, jo atkal, tas viss atkarīgs ir no kopējā naudas daudzuma. Un šajā gadījumā jau mēs varam runāt, vai tas ir fonds, vai tā ir kaut kāda iestāde, vai tā ir apdrošināšana. Beigās tev jau ir vienmēr ienākošā un izējošā nauda. Un man arī viens no maniem tādiem biznesa mentoriem, viņš teica, ka izmaksas var aprēķināt ļoti vienkārši uzņēmumā. Tad tu zini ieņēmums, kāda tev būs, tu zini peļņu un izdevumi starpības starp viņiem abiem. Un arī šajā gadījumā, ja mēs tātad uzskatām, ka mums nav nepieciešama, lai slimnīca strādātu ar peļņu, tātad mums ir nulles peļņa, mēs zinām, cik mēs varam atļauties samaksāt no valsts, tātad pa valsts pakalpojumiem, tātad tie ir izdevumi, kur mēs varam atļauties
maksā. Tālāk, ja mēs dodam pilnvaras slimnīcām strādāt jau par maksas pakalpojumiem, par apdrošināšanām, varbūt ar medicīnisko turismu, tā peļņas zaudējuma struktūra mainās. Mainās to, ko tu vari atļauties, un tu esi spiests stiprināt sev klientu apkalpošanu, lai varētu piesaistīt šos atkārtotos klientus. No 300 miljoniem iedod lūdzu kaut kādu lielo bildi, cik samaksā klienti, cik ir apdrošināšanas, cik ir valsts atbalsts. Mēs no valsts saņemam apmēram 97% finansējumu, jo patiesībā uz šo brīdi sniegt maksas pakalpojumus faktiski mums ir neiespējami vai ļoti grūti tieši regulējuma dēļ. Tad tas nav kaut kāds pirmais, ko mainīt, jo es arī bieži, kad eju, nezinu, kaut kādas man vajag analīzes vai dakteri vai vienalga ko, tad viņi saka, ja ir bezmaksas, tad tur pusgads jāgaida, ja maksas šodien. Es parasti izvēlos otro. Tāpēc... Protams, tāpat kā es. Un tieši par to ir arī stāsts. Un es esmu pārliecināts, ka ļoti daudz tādu, kas kas labprāt par to samaksā un to izdara un miers. Un es domāju, ka šeit ir atkal par to, ka ir jāmaina šis domāšanas veids, kad ja mēs dodam šīs pilnvaras slimnīcām, piemēram, šajā gadījumā mums nodarboties pilnībā ar maksas pakalpojumiem, tad mēs paņemam vienu stāvu, pieņemsim slimnīcā, uztaisam tās par maksas gultām. Skaidrs, ka tur ir pilnīgi cits ēdiens, mēs varam atļauties. Ja? Tālāk, iespējams, ka mēs tur varam labāk remontu paņemt kredītu, uztaisīt. Ja? Un tajā brīdī, bet visa tā pamatinfrastruktūra, klienta apkalpošana, IT sistēmas, visas grāmatvedības, jurisprudence, jebkurš cits atbalsta dienas, viņš jau būs kopējs. Tātad šādā veidā mēs paceļam šo kopējo slimnīcas līmeni un tālāk jau skatoties to, ko dabūja šis valsts apmaksātais pacients, viņš dabūja lielāku vērtību no tā. Un šeit ir stāsts par to, ka mums jāaiziet atkal prom no tā, kad ir no šīs cenas uz vērtību, to, ko mēs katrā gadījumā varam panākt. Tad mums principā jau divi ierosinājumi. Viens ir vajag pāriet no manipulācijām uz izārstētiem pacientiem, un otrs, kad ļaut ieviest maksas pakalpojumu. Ļaut slimnīcām strādāt. Jā. Ne, ir trešais arī. Labi. Beigt dzert. Labi, un tās narkotikas labāk arī uz viņām nepārslēgties. Nevajag. Man liekas, ja godīgi, tad sports kaut kādā ziņā ir narkotika. Jo pēc sporta... Man arī. Es zinu, es dienu nevaru sākt bez sporta, ja tu pasporto, tu tā nepārāk labi jūties, ja tu pasporto un tu tāds drives un tu vari iet caur tai dienai. Tas ir bezmaksas narkotikas, un nekas par to nav. Tā ir tieši tā. Tā kā viss tas ir pieejams. Un ja vēl tu piedalies sacīkstē, tad tas ir vēl dubult. Jā, tu dubult adrenalīns, jā. Tā kā, principā, tās narkotikas ir pieejamas bez maksas. Jā. Nekas par to nav un paliek tikai labāk. Tieši tā. Tā kā, man liekas, tur ir jāpadomā, kā to sportu popularizēt. Bet tas, zin kā, tu jāuzvalk tās sporta apavi, jāaiziet ārā un jāskrien. Bet tas jau ir kaut kā... Tas ir ļoti tas ir sarežģīti. Tu to alkoholu aiziet novīt daudz vienkāršāk. Jā, sēžot var... Jā, tā ir. Tā kā tu var saprast tos, kas ar alkoholu. Labi, tas tā joks vairāk. Kas vēl privātais vs. valsts? Kā tu redzi, cik ļoti tam jābūt privātajam sektoram, cik jābūt valstī? Kā tu redzi, kā tas nākotnē izskatīsies? Es nākotnes redzu, manuprāt, diezgan skaidri. Es domāju, ka tas, kas attiecās uz tādu pamatu funkciju veikšanu, ļoti lielākā mērā tomēr jāveic privātajiem. Tā skaitā visa ārstniecība, pirmā palīdzība, vispārējais, un faktiski universitātes slimnīcām ir jāpaliek ar sarežģītajiem gadījumiem, un iespējams, arī šeit var būt daļa no šo maksas pakalpojumu, bet iespējams, ka šeit tam jābūt dārgākam nekā tajā privātajā sektorā, tāpēc, ka šeit strādā daudz, patiešām šī profesūra, kas ir augstākā pilotāža, un tātad, ja tu gribi šeit ārstēties, tad tu maksā par to prēmiju, un tu nāc šeit un ārstējies. Ja? Ja tev ir tas klepas, bet tu gribi ārstēties pie profesora universitātes slimnīcā, tad tu maksā 2 reizes vairāk nekā privātajā klinikā, bet tāpēc, ka tu vari, tu atnāc uz šeit. Kāpēc nevar? Kas neļauj tos maksas pakalpojumus? Tur ir visāds konkurences padomes un viss kaut kas. Un tas, restīvi, atkal tur mēs ieejam tādā
šausmīgi mutulīgā neizpratnē par to, kā mēs interpretējam, kādas pilnvaras ir slimnīcai veikt un kā tu vari izmantot valsts resursus un visu pārējo. Un visiem ir bail. Bet, ja kāds domātu par budžetu un kad valsts samaksā jebkurā gadījumā, tad, tad droši vien būtu savādāk. Es iziešu ātri jautājumiem cauri, man spīd ekrānā, es pat nevaru uz viņu apstīties. Vai tas sekund? Varbūt tās vari palepoties ar kaut ko, tomēr jau kaut kādu mirkli esi, kas jau izdarīts. Kas ir? Tas, ko es teicu, es domāju, ka tas ir uz šo, ja mēs skatāmies patiešām, ko es varu būt lepns, pirmām kārtām šeit ir fantastiska komanda. Un ir noticis tādas tektoniskas izmaiņas slimnīcā. Kādā ziņā, ja līdz šim ārstniecība faktiski pie administrācijas nenāca, tad viņi teica, vienkārši davai izdaram pašu. Nav jēgas. Nav jēgas. Tad tas ir mainījies, un par to es esmu ārkārtīgi lepns. Par to, ka par maniem kolēģiem, gan par to uzticības kredītu, kas tiek dots no ārstniecības, gan arī par šo izpildījumu, kas tika izdarīts šeit no administrācijas un atbalsta funkcijām. Otrs, es teiktu, par ko es esmu bezgalīgi lepns, par to, ka šis sadarbības starp abām universitātes slimnīcām, par to, ka beidzot no šī mēneša, no 1. februāra, mēs esam ieviesuši šo veselības apdrošināšanu visās universitātes slimnīcās. Tas bija milzīgs darbs. Un es domāju, ka trešais ļoti svarīgais ir tas, ka cilvēki ir patiešām sākuši domāt par šo efektivitāti caur pacientu prizmu, par to, ka mums ir jāstrādā efektīvāk ar esošajiem resursiem, lai mēs varētu sasniegt vairāk. Un tie ir KPI un vispārējais. Un atkal, lai nav tā, ka vienkārši tukšs muldēšana no manas puses, tad mēs redzam, ka mēs pēdējo 2 gadu laikā šeit mēs esam ārstējuši vairāk pacientu, bet mūsu izmaksas uz vienu pacientu gan personāla ziņā, gan medikamentu ziņā ir palikušas tādas pašas, neskatoties uz to, ka izmaksas ir pieaugušas. Tas nozīmē to, ka mēs iekšēji mērot un analizējot, mēs esam kļuvuši efektīvāki. Labi, vēl viens tāds droši vien sarežģīts jautājums. Bet ir tāds mīts, vai varbūt arī šeit realitāte, ja tu gribi tikt pie laba doktora, tad tev ar tām aploksnēm tur jāiet vai nu pirms vai pēc. Kāda tev bijusi ar šo saskarsmi un kāda situācija? Tur ir, es domāju, ka tā pamatproblēma patiesībā ir pat nevienmēr to aploksni kaut ko var atrisināt. Es īstenībā baigi neticu, ka tās aploksnes vēl, es visur nevaru izstāvēt līdzi, bet es baigi neticu, ka viņas ir, jo es patiešām jaunā ārsta paudze, nav tā, teiksim, viņiem maksā algas, tāds, tas tāda baigais old schools, man liekas, un tas dzīvē nenotiek. Bet es teiktu, ka pārējais, tas, kas mums jāskatās uz šo sistēmas lielo korupciju, man liekas, ka tās ir tās problēmas. Un, ja mēs runājam, piemēram, kur tagad, kad es ienācu te iekšā, to pašu, ko es tur redzēju tajā Velvas gadījumā, visā pārējā, es teiktu, ka tās jāsāk ir ar to, jo tas piķis ir tur. Un es teiktu, ka ir, jo kopumā nauda, kas tiek tērēta, piemēram, tikai mūsu slimnīcā medikamentiem gadā, tie ir 50-60 miljoni. Un tā ir milzīga nauda. Un mums ir milzīgas summas, kas tiek maksātas par medicīnas iekārtām. Un šeit daļa tā, ka iespējams, ka tā nozara ir pārregulēta, kad mēs nevaram efektīvi iepirkt, tur atkal tas rada papildus korupcijas riskus. Un es teiktu, ka lielākais ir tas, ka ja mēs patiešām varam ieviest HISu, kas pēc tam būs balstīts uz to, ka mums būs medikaments uzskaitīts uz pacientu un darbs uzskaitīts uz pacientu, mēs varam izmērīt par to, cik tas ir noticis, pēc tam attiecīgi ar to normāli plānot noliktavu, pasūtīt un skatīties cenas. Un atvieglot šo iepirkumu procesu. Jo, piemēram, kad es biju iepriekšējās darbvietās, kā mēs veicām iepirkumus? Mums tur kaut kāds online, šitas te platforma, mēs sakām, pieņemsim Food Unionā, es tur pirku saldējumu kociņus tur Eiropā, ja? Mēs ieliekam, mums vajag saldējumu kociņus, tāda specifikācija, deadlines tur 1. februārs. Tā.
Un tas viss online notiek, un tā specifikācija ir pieejama, un tie visi pretendenti, viņi sāk močīties ar cenām. Tu uzdod jautājumus, mēs atbildam, tas viss ir redzams, un sāk močīties ar cenām. Un līdz tam datumam mums ir labākā cena. Super, mēs ietaupījām milzīgas naudas Eiropas līmenī. Šeit mēs jau to nevaram izdarīt, tāpēc, ka publiskais iepirkuma likums to aizliedz. Un tāpēc tur atkal viss ir kaut kādi procesi, tur kaut kas tur, un beigās ir, es domāju, ka kopumā skatoties, mēs kā valsts dēļ šī pārlieku regulējumu un pārlieku neusticības samaksājam pa vieniem 20–30% vairāk nekā privātais sektors pa jebko. Labi, kā tad šo var mainīt? Atkal mēs atgriežamies pie tā, ir vajadzīgi dati. Ir vajadzīga uzticība no tā, un ir vajadzīga profesionāla vadība. Un tātad tas nozīmē to, ka ir jāiegulda menedžmentā, ir jāizveido vadības komanda, jāiedod viņiem dati un rīki, ar ko strādāt, un jāļauj strādāt. Un tajā brīdī tu vari arī prasīt rezultātu. Labi, varbūt vēl viens jautājums. Pirms tam pusdienas laika. Kas ir tās lietas, kas tev iedvesmo, kas tev tā kā dod spēku nākt un katru dienu šeit cīnīties? Man no kopš paša sākuma tā bija ārstniecība un aprūpe. Jo tajā brīdī, kad nodarbojoties ar visu to cīņu ar valsts aparātu, kas tev iedzina tādā vieglā izmisumā un tādā bēdu bedrē, tad tu aizēji pastaigā pa slimnīcu, parunā ar ārstiem un māsām, un tas patiesībā dod fantastisku enerģiju un iespaidu. Un otrs ir tas, kad mēs esam iesākuši šo paldies, un mēs apkopojam šos paldies no arī pacientiem, un mēs katru mēnešu pēdējā piekdienā dalamies slimnīcā ar to, kādas mēs tad esam saņēmuši šīs pateicības vārdus no mūsu pacientiem, un tas ir ārkārtīgi motivējoši patiesībā to, ka redzot, cik daudz laba un jēgpilna darba tu vari paveikt šeit. Super. Man liekas, ka arī pabeidzot, man liekas, ka ir arī privātais sektors, kas ir, pieņemsim, šie cilvēki, kas māca apkalpot šo klientu apkalpošanu, kad, ja tu nezini piezvanīt un pateikt, ka mēs esam tur slimnīca, mums tam nav nauda, vienkārši atnāc izstāst, kā tas jādara, kad arī daudz vienkārši atnāk un palīdzēt. Tā būs korupcija tad. Tas sakā par to bezmaksas rindu nākotnē. Man liekas, ka daudz cilvēku arī kaut ko gatavi palīdzēt ir valsts iestādēm arī bez atlīdzības. Nē, es nedrīkst zvanīt, jo tad uzreiz knaps būs klāt un tā. Tāpēc es saku, ka tas patiesībā tas rāms, kurā es atrodos, ir traks. Uzticēšanās. Jāsāk ar uzticēšanos. Tā gan. Ok, super. Paldies tev. Paldies tev. Malcam tālāk. Labi, paldies. Laiž tev pusdienā. Atnāk tev. Jā? Jā, iet arī. Tad pastāstīs, kas īstenībā notiek.